Tā, mēs dodamies tālāk. Būs kāda interesanta sadaļa šajā mirklī, tāpēc, ka tā sadaļa riktīgi pārsteigs ar saviem rezultātiem. Mēs apskatīsim kādu pētījumu. Konferences galvenais vadmotīvs tātad ir, vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Konference ir balstīta uz kādu pētījumu, kas ir ar nosaukumu Pastiprinātās politiskās izglītības ieviešana Latvijas skolu izglītības sistēmā rezultātiem. Tātad jauniešu politiskās zināšanas pētījuma ietvaros tika aptaujāti Dobeles valsts ģimnāzijas pārstāvji, ja, un tas ilga aptuveni gadu. Un, par šiem rezultātiem tūdaļ arī nāks iepazīstinās divi apbaroši cilvēki, bet noteikti, kā minēja, ja, rezultāti pārsteigs, ja, un tā līdzdalība, ja, kāda ir vērojama šī projekta ietvaros, ir visai zema. Bet par to visu tātad attiecīgi vairāk mācēs izstāstīt. Un ar aplausiem mēs sagaidām. Klubs Māja prezidente Ance Malkalne. Lūdzu, Ance. Un attiecīgi arī projekta izproti iesaisties LEM aktivitāšu koordinators Jēkabs Dzenītis. Arī tiek aicināts uz skatuves. Lūdzu, skatuve ir jūsu. Tu ņems manu mikrofonu. Piedod, ka tā. Es esmu Jēkabs, tā ir Ance. Jūs Ance jau iepazināt šodien. Mēs mēģināsim jums ātri, bet dinamiski. Jā, dinamiski padalīties ar to, ar ko mēs esam strādājuši, varētu teikt, gadu, jā. Mēs esam strādājuši pie pētījuma, lai noskaidrotu, vai skolā ir nepieciešams mācīt politiku. Tas ir tas, ko es vienmēr saku, tā vienkāršoti. Jā, jo politika skolās tiek mācīta, bet politika tiek apvienot ar ļoti daudz citiem vēl priekšmetiem, vēsturi, ētiku, reliģiju, filozofiju un vēl daudz citiem sociālo zinātņu priekšmetiem. Un bieži vien tā politika paliek vai tādā otrajā plānā, vai arī netiek tā tik pievērsta tik padziļināta uzmanība, kā varbūt tā to būtu pelnījusi, lai šajā zālē varbūt būtu nevis 100, 120, bet 200, 300 jaunieši, kuriem interesētu tas. Un to mēs arī centāmies noskaidrot, vai un kā tas varētu mainīties. Un līdz ar to mēs veicām pētījumu ar mērķi pārbaudīt, vai dažādu tādu metodisko materiālu ieviešanu skolās, stundu darbā veicinātu jauniešu politiskās izglītības pieaugumu un arī vēlmi iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Un tie galvenie jautājumi, ko mēs atbildējām, bija, kādas jau ir jauniešu zināšanas par politiskiem jautājumiem, kas ir tie galvenie faktori, kas attur jauniešus būt pilsoniski aktīviem, un kādas pārmaiņas vai rekomendācijas ir nepieciešams apspriest, lai veicinātu politisko izglītību. Jā, varbūt vēl par šo mazliet. Tas, kā mēs noskaidrojam, varbūt pirmo jautājumu, noskaidrojam jauniešu zināšanas, tas bija caur testu. Mēs izveidojām testu ar dažādiem jautājumiem par Latvijas politiku. Daži jautājumi bija tur sarežģītāki, daži bija tādi, kurus mēs sagaidām, ka pilnīgi visi sabiedrībā zina. Piemēram, cik Saeimā ir deputāti vai cik procentiem deputāti tiek ievēlēti. Un tur visādi jautājumi, ne tikai par Saeimu, par pašvaldības vēlēšanām, par ministru kabinetu. Un skolēni šos testus aizpildīja, un tad mēs viņus izvērtējām un apstrādājām datus. Pirms mācību procesa par politiku un pēc tam. Jā. Mēs varam, es domāju, iet tālāk. Jā. Lai sasniegtu mērķi, kā jau Ants minēja, viens bija tā zināšana pārbauda, bet otrs bija jau tas, ka mēs strādājam ar resursiem, kas ir Latvijā. Ir vairāki kvalitatīvi pētījumi, kurus mēs izmantojām kā atsauci, lai noskaidrotu, ko tad citi ir noskaidrojuši par jauniešu iesaisti. Varbūt, Andris, tu gribi kaut ko vairāk par to? Man nav nekas daudz ko piebilstams, to varēsiet drīz izlasīt. Bet jā, papildus tam arī tika veiktas tādas padziļinātas intervijas un fokus grupas ar jauniešiem, lai tiešām noskaidrotu to jauniešu viedokli, ne tikai tās zināšanas, un arī jau izstrādāts metodiskais materiāls, par ko tad bišķiņ vēlāk. Jā, varam doties tālāk. Un tad tā pētījuma struktūra, kādu mēs to veidojām, kā jau Jākabs teica, pirms pašu pētījumu, pirms mēs sākām jau kādu darbu, mēs pārbaudījām jauniešu politiskās zināšanas ar šo testu, kas jau tika pieminēts. Tad mēs, balstoties no citu pētījumu rezultātiem,
sapratām un centāmies analizēt tos iemeslus jauniešu zīmēm politiskajai izglītībai. Vēlāk, balsoties uz testiem un atbildēm, izstrādājām metodiskos materiālus, ko tad implementējām Dobeles valsts ģimnāzijā. Mums Dobeles valsts ģimnāzija bija tāda kā eksperimenta trusīši. Paldies skolotājai Aijai, kas visu šo parakstījās un bija liels atbalsts mums. Un jā, šis darbs ar metodiskajiem materiāliem, kurā bija dažādas aktivitātes, ilga veselu semestri. Un tad pēc šī semestra, tad decembra beigās, tad arī jaunieši tika vēlreiz, tā teikt, testēti par viņu politiskajām zināšanām ar to pašu testu, kas tika viņiem dots pašā sākumā. Un tad tas viss apkopo jaunieši arī viedokli ar fokus grupu analīzēm un intervijām. Mēs varam iet tālāk. Jā. Šeit ir īsi par to, kas iesaistījās. Bija ļoti daudz cilvēku, kas iesaistījās šī pētījuma tapšanā. Galvenokārt tie bijām mēs ar Anci, kas to procesu varbūt tā vadīja. Bija jau iepriekš minētā Dobeles valsts ģimnāzijas skolotāji un vispār visa Dobeles valsts ģimnāzija. Paldies viņiem par to. Iesaistījās arī Engures vidusskola un skolotāja Inese Grāmatniece. Mēs veicām arī pirmo testu Engures vidusskolā, kas mums palīdzēja iegūt tādu plašāku datu apjomu par jauniešu, tādām pamatu zināšanām, pirms jau kādiem testiem, kādi ir tie jauniešu, kādas ir tās jauniešu zināšanas. Un, jā, Ancei bija arī iespēja parunāt ar Baibu Atmani, veikt tādu fokus grupas interviju, arī saprast viņas viedokli, kā arī mums iesaistījās ļoti daudz jaunieši no Klubs Māja, kas palīdzēja ar datu apkopošanu, atbilžu labošanu. Tāpēc liels paldies arī Klubs Māja jauniešiem par to. Jā, un tāds neliels komentārs vēl pie šī slaida. Iespējams, kādam radīsies jautājumi, kāpēc mēs tik daudz pasakamies Dobelē, bet ne tik daudz Engurei, kas arī ir diezgan labs šī pētījuma secinājums to, ka jau pasēdoties uz priekšu, skolotājiem ir ļoti maza kapacitāte un skolotāji, tā teikt, ir aizņemti ar ļoti daudz citām lietām vai pat bieži maina savas mācību iestādes, un līdz ar ko Ines Grāmatniece bija ļoti interesēta mūsu pētījumā. Bet, diemžēl, sākoties nākamajam mācību gadam, sanāk no septembra, viņa nomainīja savu mācību iestādi un līdz ar to arī pazuda tie kontakti. Jā, kaut kā tādiem žēl. Jā, par pašiem metodiskajiem materiāliem, ko mēs izstrādājām, tie bija divās daļās dalīti. Viena bija skolotājiem un otra bija skolēniem. Skolotājiem tur bija aprakstītas aktivitātes, lai skolotājs viņu varētu novadīt, tur bija visa informācija, cik ilgs process, cik skolēniem, kādi materiāli jāsagatavo. Un tās aktivitātes mēs centāmies taisīt tādas, es gribētu teikt, jauniešiem aizraujošas, ka tur ir mazāk lekciju formāts, bet vairāk tāds tiešām pašmācību ceļāts ar kaut kādu aktivitāti. Es laikam atļaušos lietot vārdu neformālā izglītība, kas jaunatnes jomā ir ļoti aktuāla. Un mums bija arī iespēja ar Anci aizbraukt uz Dobeli, ar jauniešiem parunāt fokus grupām. Viņi teica, viņiem ļoti patika, piemēram, bingo spēle, ko mēs bijām izveidojuši, kur bija vairāki termini, un tad viņiem vajadzēja, komunicējot vienam ar otru, saprast dažādus politiskos terminus. Un tā mēs mēģinājām izstrādāt 15 dažādas aktivitātes, un tur ir par ļoti dažādām jomām. Jā, un principā šīs aktivitātes ir balstītas par tādiem blokiem, kas ir Saeima, ministru kabinets, valsts prezidents un pašvaldība. Un tad ir arī tādas apkopojošās aktivitātes, kas aptver vairākus šos valsts pārvaldes formu kopumus. Jā, tas mums likās kā labākais formāts, un tad mēs arī konsultējāmies ar jauniešiem pēc tam, vai viņiem tas patika un vai tas dara. Jā, un bija arī izveidoti materiāli pašiem skolēniem, kur vairāk ir arī materiāli par valsts iekārtu, visu, kā tas strādā, lai viņiem arī mācību procesā jau ir pamatlieta, ar ko strādāt. Un šeit tas ir vērtīgi ne tikai šim pētījumam, bet vispār jauniešiem nākotnē, ka viņi zina, kā strādā lietas, un ka tas viss ir tādā tiešām jauniešiem draudzīgā valodā. Es pie tā ļoti strādāju, lai jaunieši visu saprot, lai nav tādi sarežģīti termini. Un tur bija arī klāt pievienots tests zināšanu pārbaudē arī beigās, kas... Jā. Ir. Jā. Tests zināšanu pārbaudēji, ar kura palīdzību tad skolēni arī var noskaidrot savas zināšanas. Jā. Mēs varam iet tālāk.
Jā, un tad ir tas interesantākais. Izvilkām dažus datus, ko jums parādīt šajā konferencē par to, kā tad ir mainījušās šīs jauniešu zināšanas. Un tas pirmais grafiks, kur rakstīts apakšā 2023. gada maija, tas ir pirmais tests, ko mēs veicām bez jebkādas vēl jauniešu intensīvāka darba. Un tad jau 2023. gada decembrī tas ir pēdējais tests, ko jaunieši jau veica pēc tam, kad viņi bija ar skolotāju pārunājuši, izspēlējuši dažādas aktivitātes un iepazinušies ar metodisko materiālu. Jā, tiem, kas sēž varbūt tālāk un neredz, tāds dzeltenīgais, tas ir pareizās atbildes, un tad ir tāds tumšāk zilais, tās ir nepareizās, un tad ir tāds gaišāk zils, tas ir, ka viņi atbildēja, ka viņi nezina atbildi. Un tad šādi mēs centāmies apkopot visas atbildes ar šīm 3 kategorijām un izvilkt datus. Un, jā, šeit jau parādās 19% sākumā zināja, cik partijas var kandidēt, un pēc tam jau 36%, kas ir ļoti labs rādītājs, manuprāt. Nu, protams, nav tik labi, kā gribētos, bet tā izaugsme ir forša. Jā, mēs centāmies arī tos jautājumus veidot tādus āķīgus, lai jauniešiem ir par ko aizdomāties, jo bieži vien mēs neaizdomājamies to, ka, piemēram, Saeimas vēlēšanās var iesniegt cik vien partiju saraksts vien grib. Un varbūt tas ir kaut kas tāds, par ko mēs neaizdomājamies. Bet to ir svarīgi zināt, lai, ja ir jaunietis kāds, kas pats grib dibināt savu partiju kaut kad nākotnē, lai viņš zinātu to, ka viņam nav nekāda ierobežojuma. Jā, un mēs mēģināsim tā ātri iziet cauri galvenajām kaut kādām atziņām, cik procenti ir nepieciešami, lai partija varētu iekļūt Saeimā. Redz, pirms tam 50% atbildēja nepareizi, pēc tam jau tikai 38%. Arī forša datu uzlabojumi. Tas ir tā. Es domāju, mēs varam iet tālāk. Jā, Ance? Jā, šeit bija ļoti lielas izmaiņas par to, cik procenti ir nepieciešami, lai partija iekļūtu Saeimā, kur sākotnēji vien 16% zināja pareizo atbildi, un tad pēc tam jau gandrīz 80%, kas ir ļoti labs rādītājs, es domāju. Jā. Es gribēju varbūt man šķiet, mums nav šeit atzīmēts, bet bija viens jautājums, man šķiet, cik deputāti ir Saeimā, kur rādītāji bija apgriezti otrādi, ka pirms nodarbībām, es nezinu, man likās interesanti, ko pieminēt, ka pirms nodarbībām skolā rādītāji bija augstāki nekā pēc tam. Es nezinu, vai skolēniem parādīja, viņi kaut kur atslāba vai kas, bet jā. Un vēl interesanti, varbūt tas ir cits pētījums, bet kaut kāds mans novērojums tas, ka skolēni, kas raksta uz lapas, viņiem bija daudz, varbūt ne daudz, bet bija pareizākas atbildes. Un tas arī bija varbūt kaut kāds interesants lieta, ko var papētīt citā pētījumā. Jā, bet mēs varam doties tālāk. Kādu lomu pilda ministru prezidents? Sākumā bija ļoti grūti skolēniem, bet pēc tam jau 50% atbild pareizi. Un es varu teikt, es ar jauniešiem laboju tos darbus. Es varu teikt, ka ir jaunieši, kuriem ir tās spēcīgās zināšanas par politiku. Ja es nekļūdos, varbūt bija viens skolēns, kurš dabūja visā testā 80%. Vai tuvu tam. Bija 2 vai 3, kuriem bija tuvu no 200. Bet lielākai daļai tas rādītājs bija 30% apmēram vai zemāk. Tā kā visi jautājumi. Tāpēc tas ir tā, man šķiet arī interesanti dati. Bet jā, es domāju, mēs varam iet tālāk. Un, jā, kā sauc pašvaldības ievēlēto institūciju. Interesanti noformēts jautājums, tā ir domāta dome. Jā, sākumā skolēniem bija grūtāk, ļoti 50% atbildēja nezinu, un pēc tam jau atbildēja arī to 50%, ka nezinu, bet vairāk zināja, kas ir, man šķiet labi. Jā, bet domāju, ka tur tā jautājuma vaina. Ka jaunieši neaizdomājās tik tālu. Varbūt, jā. Bet bija interesanti arī tas, ka tagad mēs uzdevām jautājumu otro reizi. Mēs bijām ar dažiem jauniešiem arī klātienē, un viņi bija tā kā šokēti, ka viņi neatcerās jautājumus. Tas varbūt arī tas laiks ir bijis tik garš, ka viņi neatminās tos jautājumus. Un tas nav atmiņas jautājums, bet ka viņi ir iemācījušies. Kas ir forši? Kas pieņem likumu? Jā, te ir arī tāds, liekas, vienkāršs jautājums, bet tas sagādāja problēmu vairāk nekā pusei sākumā, bet pēc tam jau diezgan salīdzinoši 2/3 atbildēja pareizi. Tas arī ir labi. Ja es nekļūdos, tas bija pēdējais no jautājumiem. Jā.
Jā, un tad par tiem secinājumiem. Tad, kā jau no tā pirmā grafika redzējāt to, ka mūsuprāt jauniešu tādas politiskās zināšanas ir kritiski zemes, kas ietekmē arī vēlāk to jauniešu vēlmi iesaistīties pilsoniskajā aktīvismā, jo ir ļoti daudz citu pētījumi saka to, ka jaunieši neiesaistās pilsoniskajā aktīvismā, jo tiem vienkārši ir bail vai tie nezina, kā paust savu viedokli, tie nezina, kas notiek valstī, bet tajā pašā laikā arī jaunieši paši neko nedara, lai uzzinātu to un mācītos. Un tādēļ ir tik svarīga šī skola, kur tās zināšanas kaut kādā veidā, kā man vēstures skolotāja vidusskolā teica, brīvprātīgi piespiedu kārtā tiek ieliktas iekšā šiem jauniešiem. Un arī tas, ko mēs no jauniešiem dzirdējām, to, ka viņiem joprojām ir ļoti svarīgi to, kad mācot par politiku, ir jābūt gan tam teorētiskajam, lai saprastu jēdzienus, lai saprastu pamatbūtību, un ir tikpat svarīgi arī praktiskās nodarbības, kā mēs teicām, arī metodiskie materiāli. Un šobrīd vēlos arī ļoti uzrunāt mūsu klātesošos Saeimas un Eiropas parlamenta deputātus, to, ka jaunieši ļoti, ļoti novērtē to, ka pie viņiem brauc, ka pie viņiem dodas runāt, viņos ieklausās. Un viens tāds atziņa, ko mums arī teica, tikai bez skolas administrācijas. Jo tad ir jaunieši daudz atvērtāki, viņi nebaidās paust šo savu, tā teikt, atbildi vai jautājumu, jo bieži vien skolās ir, un īpaši politikā jauniešiem bail kaut ko izteikt, jo viņi domā tādās robežās, cik tam man par to ieliks atzīmi. Kāda man būs atzīme, ja es pajautāšu kaut ko, varbūt tas būs nepareizi, es negribu sliktu atzīmi, un tādēļ arī tas viens no secinājumiem, pie kā mēs nonācām, to, ka politikai būtu jābūt varbūt pat priekšmetam vai kaut kādam ārpus stundu pulciņam vai kaut kā, kur jaunietis netiek novērtēts ar atzīmi, ar vērtējumu, un kur tam ir tāda brīva vaļa paust un formulēt savu viedokli. Jā, man šķiet, man nav vairs daudz ko pielikt. Man šķiet, Ance ļoti labi to visu savilka kopā. No mūsu puses laikam tas ir viss. Jā, paldies jums. Bet es nezinu, mums vēl ir burtiski 3 minūtes apmēram. Ja jums ir kādi jautājumi, es nezinu, vai Slido nebija ieslēgts? Nebija, laikam nebija. Ja jums ir kādi jautājumi, jums ir iespēja tos uzdot? Ir jautājums. Bāc. Jā. Paldies. Ļoti interesanti bija. Es gribēju pajautāt, šie jautājumi, viņi bija brīvā formātā vai tur bija atbilžu varianti? Viņi bija brīvā formātā jautājumi, jā. Tur bija arī, mēs neiekļāvām, bet bija pēc tam arī pašās beigās jautājumi, kur jaunieši varēja izteikt savu, varbūt savas sajūtas, kuras mēs nevērtējām pareizi vai nepareizi. Piemēram, tur bija jautājums, vai tu jūties ērti runāt par politiku, vai tu sako tam līdzi ziņās, un tie arī bija ļoti vērtīgi dati. Tur bija jautājums, es neatceros visus, bet man šķiet, tie arī mums iedeva tādu vērtīgu skaidrību par to, kā jaunieši paši jūtas. Bet jā, atbildot uz jautājumu, tie bija atvērtie jautājumi. Jā, un tas, ko es varbūt vēlos aicināt gan skolotājus, kas mums varbūt skatās tiešraidē vai kas ir šeit, un, protams, arī lēmumu pieņēmējs to, ka jauniešiem ir svarīgi. Jaunieši nav vienaldzīgi, nav tā, ka visi jaunieši domā to, ka man tā politika neinteresē, es ar to nesaistos. Tā nav. Jauniešiem interesē, vienkārši viņiem ir nepieciešams šis grūdienis vai no skolotāja puses vai no kāda cita, kas ļaus viņiem vairāk interesēties un vairāk apzināties to, kas te viņi ir un kāda ir viņu loma. Un tas, ko es aicinātu skolotājiem, protams, izmantot mūsu metodiskos materiālus. Viņi ir pieejami mūsu mājaslapā. Un jau no Saeimas deputāts, ministriju pārstāvis, padomājiet, varbūt ir kaut kāds veids, kā gluži kā, es nezinu, bija valsts aizsardzības dienesta ieviešana vai kas cits, kā šos jautājumus uzliktiem lielāku lomu šajās arī skolu ikdienā, zinot jau to, ka ir ļoti piepildīts mācību saturs, bet tomēr tā ir prasme, bez kuras mēs nevaram izdzīvot un ka mums ir jāveido tieši sabiedriskā, aktīviskā sabiedrības daļa, kurai nav vienalga, un tas viss sākas skolā. Jā, es pamanīju, ka ir vēl 2 rokas pacēlušās, viena kautrīgāka, bet varbūt mums ir vēl pēdējās minūtes, varbūt mēs tā ātri varam mēģināt atbildēt. Man ir jautājums, pēc kāda laika jūs iedevat jaunietim otru reizi aizpildīt šo anketu?
Jā, pirmā anketa bija 2023. gada maijā. Un tad sākās vasaras brīvlaiks. No septembra jaunieši sāk strādāt ar metodiskiem materiāliem. Un tad otrā anketa bija jau semestra beigās, decembra kaut kādi 11. datumi. Jā, tātad tie dati visi ir, viņi ir mācījušies tikai vienu semestru, un jau mēs redzam to procesu. Un daudz skolēni arī teica, ka iespējams, ja tas tiktu ieviests, ja politika būtu kā tāds obligāts priekšmets, tad tam vajadzētu būt varbūt gadu vai pat 2, un ka viņi gribētu to mācīties padziļināt. Un es arī daudziem prasīju, ko jūs negribētu tur likt, un viņiem bija, man liekas, grūtāk atbildēt uz to jautājumu, nekā ko likt iekšā. Nu, tādā ziņā, ka viņiem likās, ka viss ir vērtīgs, ka viss ir jāiekļauj, un tas man šķita tā skaisti. Bet jā, ir jautājums. Es gribu pajautāt, vakar pie mums skola bija Iepkungs. Mēs apspriedam Eiropas vēlēšanas un kāpēc jaunieši tur neiet. Bija ļoti daudz cilvēku, kuri mums arī bija aptauja, un ļoti daudz cilvēki uzminēja, ka viņi pati neies, un arī savus vecākus nemudinās, tāpēc, ka viņi negrib, viņi neredz tur jēgā. Varbūt jums ir kaut kādas metodiskas materiālas vai jebkuras materiālas, lai mēs varam to izmantot, lai mudinātu cilvēkus un jauniešus arī tur iet un balsot. Paldies. Mums ir. Arī šī paša projekta ietvaros mēs izstrādājam uz Saeimas vēlēšanām. Tas gan par Saeimas vēlēšanām, bet es domāju, noteikti to var piemērot arī Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tieši par to, kā veicināt jauniešus iesaistīties vēlēšanās. Un tur tāpatām ir ļoti līdzīga sistēma. Ir gan materiāls jauniešiem, kas ir tāds teorētisks ar dažādiem, kas ir jāņem līdzi, lai ietu vēlēt, kā izvēlēties pareizo partiju, kā kritiski domāt, kā savs vēlēšanu checklists, lai tu neko neaizmirstu. Un tad ir arī materiāls skolotājiem, kur arī ir apkopots vairākas aktivitātes, kā tieši stundās vai kaut kādos ārpus skolas politikas pulciņos var ar jauniešiem izspēlēt dažādas aktivitātes, kas tad ļauj attīstīt gan kritisko domāšanu, gan vispār saprast partiju ideoloģiju, saprast, kura no partijām jaunietim personīgi ir tuvāk un tā. Un to arī var atrast mūsu mājaslapā, kas ir klubs Māja, Slīpsvītra. Izproties aizsēs. Laikam, jā. Labi, paldies. Mums laiks ir beidzies. Mēs dosim vārdu atkal Laurim. Jā. Paldies. Ānce un Jēkabs, paldies jums liels. Paldies. Fantastiski. Tās krītošās glāzes jau simbolizē tikai to, ka vajag pauzi paņemt. Jā. Tā kā pievērst uzmanību, ka es gribu aiziet uz to litru nokrīt glāzi. Okay, tiešsaistes skatītājiem noteikti ir jāsaka, ka mēs atgriezīsimies 12:00. Jā, tā ka noteikti atkal pieslēdzieties, tāpēc, ka mums vēl ir padomā diskusija, vai Latvijas politiskā vide ir ieinteresēta jauniešu pēctecībā. Un attiecīgi arī noslēguma fāzē mums uzstāsies grupa Embark ar savu priekšnesumu. Tā ka noteikti 12:00 esiet atpakaļ. Tiešsaistes skatītājiem mēs sakam paldies pagaidām. Čau, tiekamies.